dažādu vēlēšanu, arī iepriekšējo partiju programmās. Jūs arī paši norādiet, ka būs konkrēts slieksnis, līdz kuram nebūs nodokļi, tas ir kaut kā līdz minimālajai algai, pēc tam būs patreizējā likumdošanas 24%, un pēc tam no kaut kādas tās summas būs šis lielākais nodoklis. Kas būs šī summa, no kuras būs lielākais nodoklis? Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka šo summu, protams, ir jādiskutē kopīgi ar ekonomikas ekspertiem, un konkrēti atbildi šobrīd mēs jums nevaram sniegt. Bet, Skrītskungs, tas ir tieši tas jautājums, par ko arī vienmēr runā un kur arī vienmēr politiķi atduras, ka viņi nekad nevar pateikt, kurš būs tas slieksnis, kad mēs sāksim. Bet tas nav populisms, ko jūs šobrīd darat. Domāju, ka nē, mēs kā maza partija nākam ar savām idejām un augam lēnām, un tāpēc tiešām konkrētus aprēķinus mēs neesam veikuši, kā ietekmēs. Mums ir jāveic aprēķini, kāds ietekmēs mūsu nodokļu iekasēšanu, un tad veicot šos aprēķinus. Tādēļ arī es jums vaicāju, tad, ka mums ir jābūt šiem nodokļiem. Kā jūs domājat, jūs pats ar savu algu jūs būsiet pie tiem cilvēkiem, no kuriem paņems vairāk nodokļus? Jā, es domāju, ka es varētu būt. Jūs esat gatavs arī tam šādam modelim. Paldies. Orola kungs. Jūs, kā es lasīju Centrālās vēlēšanas komisijas šajās aprakstos par katru partiju, jūs esat celtnieks. Kā mēs zinām, tad ēnu ekonomikā viens no lielākajiem sektoriem ir tieši celtniecībā. Vai jūs pats maksājat visus nodokļus, būdams celtnieks? Tad, kad ir darbs, tad tie nodokļi tiek maksāti, bet ar darbu patiešām ir problēmas. Arī problēmas ir ar gan firmām, gan privātiem klientiem, jo ne visi ir mieru maksāt nodokļus, un tāda situācija tāda ir, kāda ir. Bet jūs vienmēr esat maksājis nodokļus? Jā, protams. Par nodokļu tēmu kā tādu. Vadošās partijas visu laiku saka, ka valstī pietrūks naudas. Pirms dažiem simtiem gadu Latvijā maksāja 10. tiesu ķeizaram, un ar to pietika valsts aparātam. Tagad PVN tikai 20%. Un plus vēl ļoti daudz nodokļu, un valstī vēl par mazu. Tātad, pirmais jautājums ir nevis skatīties nodokļu procentus un jebkādus visdažādākos nodokļus, bet tikt skaidrībā, cik daudz naudas ir vajadzīgs valstī, lai valsts uzturētu. Tas ir pirmais jautājums. Otrais, cik daudz sabiedrība ir gatava maksāt. Cik daudz valsts pārvaldes ierēģi gatava piedāvājat aprēķināt? Jā. Un arī sabiedrībai jāizsaka savs viedoklis, ja mēs esam demokrātiski valsts, cik daudz sabiedrībā ir gatava maksāt savus naudas, lai to visu uzturētu. Kā jūs to izdarīsiet, kā jūs sabiedrībai pajautāsiet? Tas ir aptaujas un tas ir referendumi. Starp citu, referendumu pēc 1. janvāra būtībā vairs nebūs iespējami, jo vadošās partijas palielināja šos griestus līdz 50 000, kas nepieciešams savākt. Jūs arī esat viens no tiem, kas arī aicina samazināt PVN pārtikai uz 12%. Vai jūs tiešām domājat, ka tas ir labākais veids, kā cīnīties pret ēnu ekonomiku, jo ekonomisti saka, ka tas, ka varbūt neapliekamais minimums ir daudz efektīvāks? Attiecībā uz PVN pārtikai mums ir konkrēti arī piebilde, ka noteikti samazināt vajadzētu veselīgai pārtikai un neveselīgai pārtikai noteikti nedrīkstētu samazināt. Šeit mēs varam runāt par to pašu sāls daudzumu pārtikas. Jā, bet jūs domājat, ka tas būtu efektīvs veids, kā palīdzēt trūcīgiem cilvēkiem, jo arī turīgie cilvēki iegūs, jo viņi arī pērk pārtiku. Jā, tas būtu noteikti viens no veidiem, kā varētu palīdzēt. Viens no. Paldies jums liels, tad ejam tālāk. Un jūs jau zināt, ka mums arī skatītāji zina, ka mums šajā priekšvēlēšana diskusiju ciklā ir tāda jauna ideja. Mēs katrai partijai aicinājām izstrādāt vienu savu ideju padziļinātāk, lai jūs skatītāji varētu saprast, kādēļ šī ideja tiešām ir tik aktuāla un būtu jāievieš nākamajos 4 gados. Un tagad mēs sāksim ar Orola kungu sagatavoto video materiālu, kurā viņš izstāstīs savu ideju. Skatāmies!